Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silva podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šīs dienas saruna mums būs par siltumnīcas efekta gāzēm. Un uzreiz jāsaka, ka mēs droši vien sarunā lietosim nevis šo garo nosaukumu, bet saīsinājumu tātad par SEG, kas nozīmē šīs siltumnīcas efekta gāzes, un par šo gāzu inventarizāciju, par nacionālo ziņojumu, nedaudz par metodiku. Un šīs dienas sarunas viesi ir Aldis un Arta. Labdien! Labdien. Labdien. Kā jau visiem dalībniekiem, kuri pirmo reizi ierodās pie mums uz podkāstu, mēs nedaudz mēģinām klausītājus iepazīstināt ar viņiem. Tad lūdzu pastāstiet abi divi, kā jūs nokļuvāt Silavā un kāds ir šobrīd jūsu, varētu teikt, galvenie pētījuma virzieni, kur jūs strādājat. Aldi, varbūt ar tevi. Silva apgrozos kādus gadus 13. No rīta līdz vakaram. Sākās tas ar to, ka sāku studēt vides aizsardzību Olēnē. Tur pagāja kādi 4 un pēc tam 3,5 gadi, un tajos pēdējos 3,5 gados es atnācu praksē uz Silavu. Un tā arī šeit dabūju darbu piedāvājumu, un pēc tam es sāku pārkvalificēties vairāk uz meža sektoru, tieši sākot mācīties Jelgavā, tad bakalaurs un līdz doktoram tad tālāk tur, un tā es šos gadus arī pilnveidojos un attīstos un dodu savu ieguldījumu. Un pienākumi man šeit zinātniskajā virzienā ir pētījumi par, kā jau tikām iepazīstināti ar šo tematu, oglekļa aprites cikls meža zemē, ne tikai SEG emisijas varētu teikt, jo oglekļa cikls ir nedaudz sarežģītāk, ne tikai emisijas, bet jāņem vērā arī viss tas oglekļa cikls, piesaistes emisijas. Un mēs ņemam vērā arī ne tikai meža sektoru vērtējumu un mēģinam apgūt un izzināt, bet arī lauksaimniecības zemes un citas zemes. Un tad tas vēl papildus pienākums ir likt lietā šīs iegūtās zināšanas, ko esam izpētījuši, tad arī integrēt Nacionālā siltumnīcas efekta gāzu ziņojumā, lai to pastāvīgi pilnveidot un lai mums būtu labāka sapratne un precīzāki aprēķini un rezultāti, kā tad mums situācija Latvijā ir, kāda mums ir zemes izmantošanas ietekme uz SEG emisijām Latvijā. Arta? Jā, labdien! Esmu Arta Bārdole, pēc izglītības ķīmiķis. Silavā apgrozos mazliet ilgāk nekā Aldis, jau būs gandrīz 20 gadi. Un sāku darboties Silavā jau uzreiz pēc bakalaura studiju pirmā kursa pabeigšanas. Sāku darboties meža vides laboratorijā. Un tā esmu kļuvusi par tādu meža ķīmiķi, gribētu teikt, meža ekosistēmu ķīmiķi, kaut gan ne gluži tikai meža ekosistēmu, bet arī citu ekosistēmu. Piemēram, mans promociju darbs bija saistīts ar mikro un makroelementu apriti, izcirtmetām, atraucīgo kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē. Tātad arī lauksaimniecības zemes. Tā mana pētījuma joma. Iesaistos un tieku iesaistīti dažādos pētījumos, kas vairāk vai mazāk saistīti ir ar elementu apriti ekosistēmēs, kur dominē koki. Un, protams, arī siltumnīcas efekta gāzu aprite. Tie ir tādi divi lielie aspekti, kuras zīmē es pavadu savas darba dienas. Paldies! Tad es domāju, ka mēs varētu sākt skaidrot šos terminus, kurus jau jūs dzirdējāt, ko viņi īsti nozīmē. Protams, daudzi zina šobrīd par šiem klimata mērķiem, par to, ka mums jāskaita ogleklis, par šo CO2, bet CO2 nav vienīgā siltumnīcas efekta gāze. Kas ir šīs SEG gāzes un cik nozīmīgas viņas ir emisijās? Tātad blakus vēl CO2, kas ir šīs pārējās gāzes, kuras ir nozīmīgas, kuru emisijas mums ir jāziņo? Tad, protams, galvenā siltumnīcas efekta gāze mums ir oglekļa dioksīds, CO2, bet papildus tam mēs arī uzskaitām metānu, CH4. Un droši vien būtu jāpasaka tas, ka metāna globālās sasilšanas potenciāls ir 28. Tas nozīmē, ka viņš ir 28 reizes būtībā kaitīgāks vai dod lielāku ieguldījumu siltumnīcas efektā kā CO2. Un tad trešā lielā gāze ir slāpekļa viens oksīds, jeb citiem vārdiem var nosaukt arī par dislāpekļa monoksīdu, jeb smieklu gāzi. Un šai N2O globālais sasilšanas potenciāls ir 265. Tas nozīmē, ka šis slāpekļa oksīds ir 265 reizes dod lielāku ieguldījumu globālā sasilšanā kā CO2. Vēl papildus uzskaitam arī oglekļa 2 oksīdu,
CO, jeb tvana gāzi, un slāpekļa dioksīdu. Bet šīs divas gāzes mēs uzskaitām tikai degšanas procesos. Mums ZZM sektorā ir 3 šādi degšanas procesi, kūlas degšanas procesi, meža ugunskrāki un mežstrādes atlieku dedzināšanas procesi. Bet tas ir ļoti, ļoti mazs procents tajā kopējā siltumnīca efekta gāzu budžetā. Tad galvenās emisijas ir CO2, NDVO un metāns. Papildinot, jāsaka, tie minētie koeficienti ir vērtējot 100 gadu skatījumā. Ja mēs skatītos īsākā termiņā, tad CH4 un NDVO ietekme uz sasilšanu būtu lielāka, ilgākā termiņā mazāka salīdzinot ar CO2. Lai īsāk paskaidrotu, kāpēc tas tā ir, gluži vienkārši metāna gadījumā viņam šis efekts, kad viņš nelaiž ārā no saules uzkrāto radiāciju vairāk nekā CO2, bet kāpēc viņš ilgākā termiņā ir mazāk svarīgs nekā CO2, jo viņam ir īsāk mūža cikls. Metāns atmosfērā sadalās apmēram 8–9 gados, bet jāņem vērā tas, ka viņš sadalās, viņš nekur nepazūd, viņš oksidējās. Lielākā daļa, kādi 70% no viņa pārtop par CO2, tāpēc arī tas jāņem vērā, kas reizēm netiek pateikts līdz galam tādās diskusijās. Jā, metānam īsts dzīves cikls, bet viņš jau beigās kļūst par CO2 tā vai tā. Tāpēc ir svarīgi, kādā griezumā mēs vērtējam klimata efektus un dažādus pasākumus, ko mēs zemes izmantošanā darām, plānojam, lai mērķētu uzlabot situāciju. Tātad šis mērķis, uz kuru gadu mēs skatāmies, piemēram, politikā ir 2030. un 50. gads. Un tad jāskatās, kādas pasākumus tu gribi sektorā ieviest, vai tu mērķē tieši uz šiem gadiem, lai izpildītu tos politikas uzstādījumus, vai tomēr vērtē arī ilgākā skatījumā. Tas tā būtiski pieminēt arī šo. Šeit varbūt es arī nedaudz vēl paskaidrošu, Arta minēja šo saīsinājumu uz izzīmi, ko tas nozīmē. Tātad zemes izmantošana, izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektors. Tātad tas ir viens no sektoriem, kurā tiek veikta šī siltumnīca efekta gāzu uzskaite. Droši vien jūs zināt arī pārējos sektorus nosaukt, tātad transports, lauksaimniecība, enerģētika, atkritumi. Tātad tas ir viens no šiem lielajiem sektoriem, par kuru ziņojumu gatavo mūsu Mežzinātnes institūts Silava. Mēs vairāk vai mazāk zinām, no kurienes tad mums rodās CO2, tātad no kurienes ir ogleklis, tātad biomasā ir ogleklis, augsnē ir ogleklis. No kurienes mums ir šīs pārējās siltumnīca efekta gāzes, no kurienes viņas rodās, ko mēs varam darīt, lai šo emisiju būtu mazāk un kā to visu ietekmēt? Es varbūt uzsākšu, jo jāapkāp viens solis atpakaļ, kad mēs minējām šos dažādos sektorus, no kuriem viens ir ZZM un tad ir pārējie. Te ir svarīgi uzsvērt to ZZM lomu. Pārējos sektoros, kā piemēram lauksaimniecība, enerģētika, tur mēs nekādas oglekļa piesaistes vismaz tuvākajā laikā nebūsim. Varbūt enerģētikā un citos sektoros ražošanā varbūt attīstīsim tādas tehnoloģijas, lai varētu tiešā veidā CO2 no atmosfēras piesaistīt. Bet šeit parādās tā ZZM sektora nozīmība, ka tas ir tas sektors, kur ir biomasas augšana un biomasa nodrošina CO2 piesaistes, un ZZM sektora loma ir veicināt pēc iespējas lielākas CO2 piesaistes, lai varētu kompensēt tās emisijas, kuras mēs nevaram samazināt citos sektoros. Tāpēc ļoti būtiski mums nodrošināt to, lai šis sektors pēc iespējas vairāk šīs CO2 emisijas piesaista. Un ja vēl liekam to kopā ar uzdoto jautājumu un iepriekš minēto tematu par gāzēm, jā, tāpēc CO2 ir vissvarīgākais. Tātad ZZM sektorā ietilpst meža zemes, un meža zemes ir tās zemes, kas tieši ZZM sektorā arī nodrošina šo CO2 piesaisti, un tas ir koku biomasā. Un kur parādās to pārējo emisiju nozīmība? Tur atkal nozīmība atkarīga no tā, kādas zemes mēs aplūkojam. Tātad ZZM sektorā ir lauksaimniecības zemes, meža zemes, apbūve, arī mitra zemes. Un tad atkarībā no šīm zemēm arī ne CO2 emisiju nozīmība mainās. Meža gadījumā tātad dominēs viennozīmīgi CO2. Lauksaimniecības zemēs parādās svarīgs arī NDVO, jo tā tad ir nozīmīga ietekme uz klimatu viņam. Un lauksaimniecības zemēm tas parādās, jo mēs, uzlabojot augšanas apstākļus, ienesam augsnē papildus slāpekli ar mēslojumiem dažādiem. Līdz ar to parādās arī NDVO ietekme uz emisijām lielāka. Skatoties uz mitra zemēm, tā kā tur ir augsts gruntsūdens līmenis, augsnē ir anaerobi apstākļi, un šajā augsnē rodās daudz metāna. Metānam tāda liela ietekme uz klimatu. Un tas tā jāvērtē kompleksā, tad katram sektoram citādas ietekmes un citas stratēģijas jāveido, lai plānotu emisiju samazinājumu. Un tas viss jāvērtē kompleksi, kā zemes transformēšana to visu ietekmē un kā pasākumi ietekmē. Un cik liels mums ir ZZM sektors no emisiju viedokļa? Man tieši līdzi ir paņēmušies cipari, un pagāja 2023. gadā mums ZZM sektors bija emisiju zīmē. Neto emisiju zīmē, tas nozīmē, ka būtībā mēs rēķinām starpību starp piesaisti un emisijām.
Un tad neto emisijas mums bija 4630 kilotonnas CO2 ekvivalenti. Un es saku CO2 ekvivalenti, jo tas nozīmē, ka šis skaitlis ietver jau iekšā arī metānu un NDVO emisijas. Un kas ir lielākais emisiju avots? Lielākais emisiju avots mums ZZM sektorā ir organiskās augsnes, kas veido gandrīz 7000 kilotonu CO2 ekvivalentu. Un galvenokārt tās ir CO2 tieši emisijas no melorētām organiskām augsnēm. Tāda situācija veidojās, jo Latvijā mums organiskās augsnes, tur varbūt jāmin arī, kas ir organiskā augsne. Būtiski to minēt, jo tas, kā mēs organiskā augsni definējam, tas arī noteikti, cik daudz mums viņas ir un cik tad mums lielas emisijas. Pēc inventarizācijas metodikas tās ir augsnes, kurām augsnes virskārtā ir 12% ogleklis. Un pēc tādas pieejas, pēc patreiz labākajām esošajām zināšanām, mums Latvijā ir kādi 12–16% atkarībā kāda metodika izmantot, kāda rezultāti dažādām pieejām panākt, bet tie ir kaut kādi aptuveni 11%, kas ir diezgan liels īpatsvars, ņemot vērā, ka no organiskām augsnēm pēc patreizējās metodikas, kāda mums ir un kāda visur tiek piemērota, ne tikai Latvijā, bet arī visur citur, kad ir šie salīdzinoši liela emisiju faktori, salīdzinot ar minerālu augsnēm, kuras ir visas pārējās augsnes. Te vēl būtiski arī minēt to, ka organiskā augsne ir ļoti plašs augšņu veidu diapazons. Sākot no augsnēm, kurās ir tiešām tikai 12% ogleklis augsnes virskārtā, tad viņas ir jau diezgan tuvu patiesībā minerālu augsnēm, līdz pat tādām platībām, kur var būt kūdras slānis pat metros. Un tas visas ienāk vienā kategorijā organiskā augsne. Tas arī jāņem vērā, kā mēs skatāmies uz šīm platībām kā emisiju avotu, jo dabīgi, ka mums interesē, vai tad tiešām no visām šīm augsnēm ir vienādas emisijas, ka mēs varam piemērot vienu pieeju uz visām augsnēm. Dabīgi, ka tā nav, mēs esam to arī mēģinājuši pētīt. Un varbūt salīdzināšanai, ja mums organiskā oglekļa saturam jābūt 12%, lai šo augsni sauktu par organisku augsni, tad tādā izteiktā kūdras augsnē salīdzināšanai organiskā oglekļa saturs ir apmēram jau 50%. Tad tas diapazons no 12 līdz 50% ir diezgan plašs. Jā, un tas arī rada to satraukumu, kad piemēram, runā ar cilvēkiem politiskajā sektorā, kad viņiem jāizstrādā šie politikas klimata mērķi. Viņi bieži vien visu jauc kopā un ņemot vērā ciparus no mūsu inventarizācijā, organiskā augsne, tātad, kur mēs ziņojam visu to pārdefinēt par kūdras augsnes pītlants. Tā nevajadzētu darīt. Nē, tā visa nav kūdras augsne, tur ietvarās ļoti daudz platības. Piemēram, lauksaimniecības zemē tās lielākās būs tādas augsnes, kur varbūt vēsturiski tur acīm redzot bija mitras zeme ļoti senos laikos. Varbūt jāizstāsta, kā tās kūdras augsnes radušās. Ir vienkārši bija ledus laikmets. Tad virzoties uz mūsdienām, klimats paliek arvien siltāks, tad bija mitrāks. Un šādos apstākļos arī purvaināka vide bija vairāk purvu. Purvos, kā zinām, vēsturiski šī kūdra arī veidojusies. Un tad klimata paša attīstības gaitā un civilizācijas attīstības gaitā mēs šīs platības sākām izmantot savām vajadzībām. Un tad, tur, kur šobrīd mums ir tās organiskās augsnes lauksaimniecības zemē, ļoti sen tās ir bijušas kūdras augsnes, bet tagad nepareizi interpretējot to, cilvēki jau turpina saukt politikā par kūdras augsni, pītlants, bet patiesībā, ja mēs aizējam paņemam augsnes analīzes, tur bieži vien mēs pat skatāmies tā, tur pat ir uz robežas organiskai augsnē, tad viņi ir tik ļoti jau mineralizējusies un degradējusies, ka to nevajadzētu nekādā veidā saistīt ar kūdras augsni. Tikai vienīgi tādā izpratnē, ka jā, ļoti sen agrāk tāda tur bija. Šeit jau mēs nedaudz sākām iedziļināties šajās metodikas niansēs. Tātad šis SEG inventarizācijas nacionālais ziņojums, kur viena no šīm būtiskajām sadaļām, kuru sagatavo Silava, varbūt variet nedaudz ieskicēt to, kā šis ziņojums katru gadu tiek gatavots, kādi ir šie galvenie metodiskie risinājumi, ko jūs mērat, ko jūs rēķinat un kā šie skaitļi, kas pēc tam aizceļo uz Eiropu, kā viņi top? Būtībā mums ZZM sektors dalās 7 lielās kategorijās. Tas ir pats sākums ZZM sektoram. Tad mums ir meža zeme, aramzeme, zālāji, mitrāji, apbūves teritorijas, citas zemes. Ar to mēs saprotam, piemēram, kāpas, kas nav nosaktas ar veģetāciju, un koksnes produkti. Mums ir šādas 7 lielas kategorijas, un katrā no šīm kategorijām mums ir vēl sīkākas kategorijas, kurā katrā mēs uzskaitām visas siltumnīca efekta gāzes ieneses un izneses. Tas būs CO2 gadījumā, tikai emisijas metāna un NDVO gadījumā. Un varbūt tās apakškategorijas savukārt, kur katra zemes izmantošanas veids dalās, tad mums ir dzīvā biomasa, kur mēs rēķinām piesaistes un emisijas, nedzīvā biomasa, kas iedalās, piemēram, meža zemē vēl mirusī koksne un nobiras. Tad mums ir organiskā augsne, minerāla augsne, degšanas procesi,
Un vēl arī tiešās un netiešās N2O emisijas, kas veidojas augsnes organiskās vielas sadalīšanās rezultātā. Tad šīs ir kategorijas un apakškategorijas, un katrai no šīm apakškategorijām mēs precīzi, sīki un smalki uzskaitām emisijas un piesaistes. Un tā beigās visu to sasumējot un atņemot, nonākam pie gala cipara, ko mēs katru gadu ziņojam starptautiski. Vēl piezīmējot, kāpēc ir izdalīts atsevišķi šī kategorija koksnes produkti, jo šeit parādās tā nozīmīgā meža zemes loma. Tajā brīdī, kad biomasa aug dzīvajā biomasā, tad mēs piesaistam oglekli. Un tad ir jāsaprot arī tas, ka tajā brīdī, kad mēs koksni nocērtam, tas ogleklis nekur nepazūd. Tā vietā sāksim ar to, ka mēs nocirtām koksni, izvācām koksni no meža zemes, bet mēs tātad stādām vietā jaunus kokus un piesaistes process turpinās. Un tātad kāpēc ir koksnes produktu kategorija? Jo tas nocirties ogleklis arī nekur nepazūd. Tas nocirsto koku ogleklis tiek pārnests uz citu oglekļa krātuvi. Tātad šajos koksnes produktos, kurus mēs izmantojam ikdienā, kādus produktus mēs no koksnes ražojam, un tad tur atkal apakšā nāk dažādas kategorijas atkarībā no tā, cik ilgas dzīves cikls ir šiem koksnes produktiem. Tas arī jāņem vērā, kad mēs diskusijā tālāk nonāksim droši vien pie stratēģijām, kā mēs varam meža sektorā veicināt lielākas piesaistes. Te būs būtiski ņemt vērā, ka tajā brīdī, kad mēs koksni nocērtam, tas nenozīmē zaudētu oglekli, tas nozīmē patiesībā lielāku potenciālu nodrošināt arī šo piesaisti ārpus meža zemes. Līdz ar to tā nedrīkst šauri vērtēt un interpretēt, ka koksnes ciršana apjoms ir kaut kas slikts, jo tādā veidā mēs nocērtam it kā uzkrātu oglekli, bet nē, tas nekur nepazūd, tas aiziet koksnes produktos. Un gribētu vēl piezīmēt to, ka patiesībā šie koksnes produkti mums ir ļoti īpaša kategorija, viena no šīm lielajām kategorijām, tāpēc, ka, piemēram, 2023. gadā tā bija vienīgā kategorija, kas nodrošināja piesaisti. Vispārējās mums no šīm pamatkategorijām parādīja emisijas. Droši vien jāskaidro, kāpēc tas... Neto emisijas, droši vien būtu precīzi. Jā, neto emisijas. Te jāmēģina skaidrot, kāpēc tas tā sanāk, jo mums liekas, mums taču ir tik daudz mežu, un kā mums beigās sanāk, tātad mums nav bijušas pēdējā gadā inventarizācijas piesaistes koksnē dzīvajā. Kā tas tā sanāk? Tāpēc, ka tas, ko mēs ziņojam, konkrētā gadā ir šī oglekļa uzkrājuma neto izmaiņas, kur mēs asumējam kopā piesaisti un zaudētu oglekli. Un oglekli mēs varam zaudēt, nocērtot koku un dabiskā atmiruma rezultātā. Tātad meža strāde, koksnes ieguve mežā, vai var teikt, ka mēs, ja mēs pārtrauksim meža strādi, vairs koksni mežā neiegūsim, vai var teikt, ka tad mūsu šī bilance uzlabosies? Tik vienkāršoti arī nevar skatīties, tāpēc ir šī atsevišķā izdalītā kategorija koksnes produkti, jo tajā brīdī, kad mēs nocērtam koksni, dzīvo koksnē uzkrātu oglekli, mēs nekur nezaudējam, tas pāriet koksnes produktu krātuvēm. Un jo mēs gudrāk rīkosimies ar šo nocirsto koksni un iemācīsimies viņu ilgtermiņā saglabāt un noglabāt koksnes produktos, jo labāk klimatam. Jā, jo mēs oglekļa krātuvi palielinam, tātad uzlabājam ar dzīvo koksni panākt to piesaisti, lai to nodrošinātu ilgtermiņā. Tā mums pēc iespējas ilgāk ir jāiznes no meža ārā un jānoglabā citur. Un kā mēs varam to panākt, ražojot koksnes produktus ar pēc iespējas lielāku, ilgāku dzīves ciklu. Tas nozīmē, ka ir jācenšas pēc iespējas mazāk koksni izmantot papīra ražošanā kā kurināmo un jācenšas pēc iespējas vairāk īpatsvaru no koksnes saražot tādus produktus, kuriem ir pēc iespējas lielāks dzīves cikls, kas būtu pirmais, kas nāk prātā, ir būvniecība. Un tad atbildot uz to jautājumu, vai ja necietīsim mežu, vai tad sanāks tā, ka mūsu bilance uzlabosies, viņa uzlabosies īslaicīgi. Viņa uzlabosies līdz tam brīdim, mežs turpinās augt, mežs sasniegs pārauguša meža vecumu, un tajā brīdī, vienā brīdī, agri vai vēlu, iestāsies nosacīts oglekļa līdzsvars mežā. Mēs tur nezinām, cik viņš tur liels ir un kāds viņš tur būs. To vēl var diskutēt un ilgi pētīt, bet tas ir skaidrs, ka agri vai vēlu koksne beigs piesaistīt oglekli. Līdz ar to pārtrauksim cirst. Jā, ogleklis turpinās piesaistīties kādu īslaicīgu periodu, un tad mums vienkārši ogleklis mainīs kategorijas, savstarpēji lēkās no vienas kategorijas no dzīvās biomasas uz nedzīvo koksni. Tad viņš pārliks vai nu uz ugunsgrēkiem pārliksim, uz radās dabiskais traucējums, ugunsgrēks, mēs to mežu neapsaimniekosim, koksni vienkārši nodegs un aizies atmosfērā, atnāks kādi kaitēkļi, arī aizies atmosfērā, un līdz ar to šeit parādās tā mežsaimniecības galvenā tā loma, kad, lai mēs ar mežu nodrošinātu piesaistes ilgtermiņā, mums ir pēc iespējas optimālā brīdī koksne no meža jāizvāc, jānoglabā koksnes produktos, lai atkal varam piesaistīt jaunu oglekli dzīvajā biomasā.
Tāpēc ir svarīgi regulēt šo meža izstrādi optimālā apmērā, lai mēs nodrošinātu optimālu, pēc iespējas lielāku aktīvo oglekļa piesaisti tajos kokos, kur ir tādā vecumā, kas arvien vairāk piesaista, un tajās platībās, kurās mēs redzam, ka parādās riski dabisko traucējumu ziņā, piemēram, tad tur ir vēlams no klimata skatoties. Protams, no ekoloģijas ir citādākie aspekti jāņem vērā, bet no klimata skatījuma tas ir tā, ka mēs redzam, ka palielinās riski dabiskiem traucējumiem, koksne arvien mazāk aktīvi piesaista oglekli, tad racionāli, protams, lai nezaudētu potenciālās iespējas noglabāt šo uzkrāto oglekli ilgtermiņā, tad ir racionāli veikt meža izstrādi, nocirt koksni un ražot mājas no tā. Tātad no klimata šiem mērķu sasniegšanas mums neinteresē šī līdzsvara situācija. Mums ir nepieciešams ar gudru saimniekošanu palielināt šīs piesaistes. Jā, mums ir nepieciešams veicināt pastāvīgu piesaisti, pastāvīgu oglekļa pārnesi no dzīvās biomasas uz krātuvu koksnes produktos. Jā, tas tā ilgtermiņā uz to jāskatās. Es domāju, arī svarīgi ir saprast, protams, mēs zinām, ka šis koksnes kurināmais, tātad tā koksne, kuru iegūst mežā, izmanto enerģētikā, viņa uzreiz tas ogleklis aiziet atpakaļ atmosfērā, bet mums ir arī jāņem vērā, ka papildus tam visam ir šis aizvietošanas efekts, ka mēs kurinot koksni, mēs nerokam ārā šos ogļūdeņražus no zemes dzīvēm. Jā, ļoti svarīgs aspekts, bet pati koksnes izmantošana kā biokurināmais pati par sevi nav nekas slikts. Jo tajā brīdī, ja mums nav labāka alternatīva, tad tas ir pilnīgi racionāli koksni izmantot kā kurināmo. Jo būtībā mēs iegūstam neitrālu ciklu. CO2 mēs piesaistam, tik mēs pēc tam atdodam atmosfērā. Jā, nosacīt, mums, protams, biokurināmā ražošanas process arī rodās sava veida emisijas, bet tas arī jāņem vērā. Bet tā, vienkāršojot, slikti tas nav, kamēr nav alternatīva. Tiklīdz parādās alternatīvas, kas ir ar mazāku klimata efektu nekā biokurināmā ražošana, jo jāņem vērā, ja mēs viņu nesadedzinām, tad atkal mēs viņu vienkārši pārnesam uz koksnes produktiem. Tur rodās potenciāls efekts vienkārši neatļaut nonākt uzkrātiem ogleklim atpakaļ atmosfērā, bet mazāk sadedzinot, mēs radam lielāku savu iespēju viņu nodrošināt kā krātuvi ilgtermiņā koksnes produktos. Līdz ar to tas nav slikti viņu kurināt, bet ilgtermiņā skatoties, šis īpatsvars ir jāmēģina samazināt. Un arī minētais aizvietošanas efekts. Jo tajā brīdī, kad mēs izmantojam koksni kā kurināmo, tas arī ir labi no tāda aspekta, ja mēs to izmantojam kā alternatīvu, lai nekurinātu fosilo kurināmo. Līdz ar to mēs neradījām jaunas emisijas, jaunu oglekli atmosfērā no kaut kādiem noglumiem, kas ir šos ogļūdeņražos, bet tā vietā vienkārši uztaisām nosacīti oglekli neitrālo apriti. Papildus efekts vēl ir komplicētāk skatoties. Tajā brīdī, kad mēs izmantojam koksnes produktus, jāņem vērā tas, ka mēs nelietojam produktus, kas būtu izmantoti kā alternatīva. Piemēram, ja mēs būvniecībā izmantojam koksnes brusas, tas nozīmē, ka mēs tā vietā neražojam kaut kādas metāla konstrukcijas, kas ir lielāku klimata nospiedumu. Ja skatoties literatūrā, ir mēģināts vērtēt, kāda ir šī ietekme, tad pēdējā literatūras apskatā, ko lasīju, ir tā, ka 1 kilograms oglekļa, ko mēs nodrošinām koksnes produktu piesaistē, nerada 1,2 kg emisijas, ja mēs izmantotu alternatīvus citus efektus. Tātad mēs, izmantojot koksni, neradām emisijas citos sektoros. Līdz ar to, veicinot lielāku piesaisti koksnes produktos, mēs panākam arī papildus efektu, mazākas emisijas citos sektoros, kas būtu enerģētika un ražošana. Ir kā pašsaprotami, ka būvniecībā neizmantojot dzelzbetonu, nav tā, ka mēs izglābjam kādu koku. Ja kāds domā, ka viņš sēž uz plasmasas krēsla, ka viņš ir paglābis kādu koku, patiesībā tas ir jāskatās dziļāk un jāskatās šis. Tātad koksne ir mūsu dabiskais materiāls, kuru mēs veiksmīgi esam paudzēm izmantojuši, un visas šīs alternatīvas, kas ir tērauds, cements, plasmasa, tas atstāja daudz lielāku šo klimata pēdu. Nevar skatīties tā šauri Latvijas kontekstā. Mēs šobrīd runājam par Latvijas inventarizāciju, un ja mēs, piemēram, mēs tagad iedomājamies, pārtrauksim meža izstrādi, bet jāsaprot, ka pieprasījums pēc koksnes nemazinās, jo vienu lielu būtisku īpatsvaru no Latvijā nocirstās koksnes, kas ir aptuveni puse, vai es šodien skatījos cipros, jau aizmirsu, bija apmēram, man liekas, 70% no koksnes, ko mēs paši importējam vai ražojam priekš sevis. 70% no tā paša apjoma ir tas, ko mēs eksportējam. Tas nozīmē, ka, ja mēs pārtrauksim cirst Latvijā, tad to pašu apjomu nocirtīs kaut kur citur, jo tas pieprasījums pēc koksnes jau nemazināsies. Līdz ar to sauc par to carbon leaching angļu valodā. Tas nozīmē, ja mēs kaut ko darām, lai mazinātu, piemēram, emisijas vai veicinātu piesaisti šeit, tas jāvērtē kontekstā arī to, kādu tas atstās situāciju, piemēram, blakus kaimiņam valstī vai globāli. Jo neizbēgam, ja pieprasījums ir, tad viņi cirtīs citur. Un tad jāskatās, varbūt labāk mēs cērtam paši, ja mums ir labas
prakses, ņemot vērā klimatiskās, ekoloģiskos aspektus, ka mēs esam Latvijā strādājuši ilgstoši, lai attīstītu savu zināšanas, kā veselīgi attiecoties pret vidi, šo saimniekot labāk. Mēs darām to pašu, nekā uzticēties kādam, kur mēs nezinām, kā to dara. Arī ļoti labs aspekts. Jā, tieši tā, ja mēs Eiropā samazinām šos kaut kādu lēmumu dēļ ciršanas apjomus, tad ciršanas apjomi aizceļo uz citiem kontinentiem un tiek cirsti valstīs, kur varbūt šī mežsaimniecības tradīcijas ir savādākas un šī mežsaimniecība nav ilgtspējīga salīdzinot ar to, kā mēs esam jau raduši saimniekot šeit Eiropā. Nedaudz par šo metodiku mēs jau pieskārāmies. Aldis jau minēja, ka mēs ne tikai veicam šo inventarizācijas ziņojumu, bet Silava strādā arī, lai uzlabotu šo metodiku, pēc kādas mēs ziņojam, lai mēs pēc iespējas precīzāk varētu novērtēt šīs seg emisijas. Kas ir tie aspekti, kur mēs strādājam, kas varbūt liekas interesants, lai klausītājs saprastu labāk? Cik ir sarežģīta šī sistēma? Un kādi aspekti tiek ņemti vērā, ķerot šīs gāzes un viņas aprēķinot? Varbūt iesākumā es minēšu to, ka, protams, mēs varam veikt siltumnīcas efekta gāzu emisiju un piesaistes aprēķinus, izmantojot tā saucamos noklusētos emisiju faktorus. Tad tie ir emisiju faktori, ko sniedz vadlīnijas, un atbilstoši šīm vadlīnijām Latvija pieder mērenai klimata joslai. Un tad mums būtu jāizmanto tādi paši emisiju faktori, kā visur citur mērenā joslā. Bet jāņem vērā, ka mēs atrodamies diezgan tālu uz ziemeļiem. Būtībā esam tā kā starposmā starp mēreno un boreālo klimatisko joslu. Un līdz ar to mums ļoti būtiski ir veikt mums nacionālus pētījumus un saprast, kādas tad ir šīs emisijas mums šeit mērenās joslas ziemeļu daļā. Jā, kāpēc tas ir svarīgi? Jo, kā Kārta saka, ja mums būtu jāizmanto noklusētā informācija tātad par visu mēreno klimata joslu, tad jāņem vērā, ka tur var būt pētījuma rezultāti, kas iegūti Vācijā vai vēl kaut kur siltākā klimatā. Un tad, lai taisītu emisiju faktoru, vienkārši paņem vidēji, ja runājam konkrēti par organiskās augsnes emisijām, tad visos līdzinājos pētījumos, kas ir bijuši visā šajā plašajā reģionā, kur ir ļoti plašs tātad temperatūra diapazons, jo augstāka temperatūra vidējo, jo dabiski var sagaidīt lielākus arī emisijas. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka emisijas lielā mērā ir mikroorganismu vadīti procesi. Emisijas rodas mikroorganismu darbības rezultātā, un līdz ar to temperatūrai ir ļoti, ļoti būtiski ietekme. Jā, temperatūra izskaidro aptuveni 70 līdz pat 80% no tās temperatūras CO2 emisiju variācijas organiskajā augsnē, ko mēs pētījumos savos un citos redzam, bet jāsaprot, ka tas izskaidro variāciju, tas neizskaidro to emisiju apjomu un amplitūdu kā tādu, jo dabiski tur, kur ir siltāks klimats, mineralizācijas process ir ātrāk, tur ir lielākas emisijas attiecīgi. Ja mums pašiem nav savu zināšanu, kādas ir emisijas tieši šeit, tad mums metodikas nosacījuma dēļ būtu jāizmanto vidējie pētījuma rezultāti, ka ir iegūti visā plašajā diapazonā, līdz ar to tas mums pacelt uz augšu tās emisijas, mēs pārvērtētu, mums patiesībā tik liels viņas nav, un tāpēc arī mēs strādājam paši ar saviem pētījumiem, lai noskaidrotu, kāda ir situācija šeit. Tagad arī saprast, ir būtiski, ka emisiju faktori paši par sevi nav pats labākais veids, kā rēķināt emisijas no organiskās augsnes, jo tas pēc būtības uzskata un pieņem, ka tās emisijas ir konstantas no organiskās augsnes, bet tā tas nav. Viņas mainās atkarībā no konkrētiem meteoroloģiskiem apstākļiem. Tā kā tie mums mainās, ir ar tendenci klimata pārmaiņu ietekmē virzīties uz vienu pusi, uz siltāku klimatu. Tas nozīmē, ka tas arī mainās, emisijas paliek lielākas, bet atkal nav tik vienkārši. Jāņem vērā dažādi procesi. Pasīsimies CO2 emisijas no tāda aspekta. Lai CO2 emisiju faktoru izstrādātu, ir jāņem vērā, kāda ir oglekļa ienes augsnē un kāda ir emisijas no augsnes. Jo emisiju faktors pasaka šo neto bilanci. Un to bilanci, piemēram, meža zemē ļoti mainās atkarībā no tā, kāda ir mežaudzes patreizējā attīstības stadija. Piemēram, jaunaudzē koki ir mazi, tur ir mazāka ienese augsnē atpakaļ ar nobirām, kas būtu elementāri skatoties, būtu nobirs lapas. Tādā veidā ogles nonāk atpakaļ augsnē, augsnē atmirst, atkal ogles atpakaļ augsnē. Un mainoties mežaudzes attīstības stadijai, šī dinamika mainās. Tajā brīdī, kad ir kalts, tad parādās lielāki riski augsnē zaudēt oglekli tādēļ, ka mēs esam zaudējuši šo oglekļa ienesi ar nobirām. Tai pašā laikā tajā posmā ogleklis augsnē tiek ienests, piemēram, ar uzsūcošām saknītēm, ar atmirušām uzsūcošām saknītēm. Jā, tas ir tā interesanti. Nevar tā vienkārši pateikt. Nocirtām tagad mežu, vienā brīdī ir izcirtums. Un, ko ļoti labi var redzēt pētījuma datos, ekosistēma ir diezgan sevi regulējoša. Ja mēs zaudējām oglekļa ienesi ar, piemēram, vainaga nobirām, izcirtumā ļoti liela ir zemesēdes veģetācija, un tā tiecās kompensēt to oglekļa ienesi, kas bija ar nobirām. Tagad viņi uzaudzēja lielāku veģetāciju ar lakstaugiem. Un tas to kompensē. Līdz ar to tā ļoti vienkārši skatoties emisiju faktors vidēji attiecināt uz visu Latviju, tas tā nestrādā. Jāņem vērā ir to, ar kādām praksēm mēs strādājam un kādu tas ietekmi atstāja.
ļoti svarīgi ņemt vērā šo gruntsūdens līmeni, kāds viņš ir, jo tāpēc ir aktuāls tas temats, vai mums vajag nodarboties ar gruntsūdens līmeņa atjaunošanu, vai susinātu mežu ir slikta prakse. Tur ļoti daudz var diskutēt, jo gruntsūdens līmenī ir liela ietekme. Augstāks gruntsūdens līmenis būs lielas metāna emisijas, zemāks gruntsūdens līmenis būs lielāka biomasas augšana, lielāka piesaista biomasā. Līdz ar to jāmeklē līdzsvars un kāda beigās dažādi pasākumi atstāja to ietekmi. Tāpēc nav tik vienkārši, kad var paņemt vienu emisiju faktoru, attiecināt, jo reālā situācija mainās no tā, ko mēs darām un kādi ir apstākļi. Aldis iezīmē, protams, diezgan sarežģītu šo sistēmu, bet, lai viņa vēl kļūtu sarežģītāka, varbūt varētu pastāstīt nedaudz par šo specifisko pētījumu jomu, kas šobrīd Silavā notiek, šie pētījumi par to, kādas ir emisijas no koku stumbra virsmas. Jā, no meža ekosistēmu un tieši no šī siltumnīca efektu gāzu viedokļa ir tiešām sarežģīta sistēma. Un tas gan netiek ietverts siltumnīca efekta gāzu inventarizācijā, un to mēs neuzskaitām un neziņojam, bet, piemēram, jāņem vērā, ka šādā meža ekosistēmā emisijas rodas ne tikai no augsnes, bet, piemēram, arī no koku stumbriem. Un nesen kā mums ir noslēdzies pētījums, kurā mērījām metāna un NDVO emisijas no koku stumbriem. Un tad secinājām, jā, patiešām arī koku stumbri mums ir emisiju avots. Līdz šim bija jau diezgan skaidrs, ka, piemēram, CO2 emisijas rodas gan pašā stumbrā, gan saknēs, gan arī tiek transportētas no augsnes. Tad CO2 emisijas rodas rizosfērā, un tad tālāk viņas tiek transportētas caur saknēm pa stumbru, un tad difūzijas rezultātā izdalīts atmosfērā. Ilgu laiku globāli pētnieki domāja, ka metāna emisijas rodas tikai augsnē, un tad tiek transportētas pa koku stumbriem un izdalīts atmosfērā. Bet jaunākie pētījumi parāda arī to, ka metāna emisijas var rasties arī pašos stumbros, un kā viņas var rasties, tas arī ir baktēriju darbības rezultātā, sēņu ietekmē, slimību ietekmē vai dažādu stresa faktoru ietekmē. Tad no organiskām vielām var atdalīties metāna molekulas un izdalīties atmosfērā. Un vēl sarežģītāk ir ar NDVO emisijām. Tur vēl ir ļoti daudz nezināmā, bet ir līdz šim noskaidrots tas, ka koku stumbri var būt gan NDVO emisiju, gan piesaistes vieta. Tur vēl parādās, ja literatūrā ir tādi interesanti aspekti. Piemēram, stumbrs tātad arī var radīt emisijas, bet kas notiek tajā brīdī, kad metāns transportējās, piemēram, no stumbra uz nosacīti ārā uz atmosfēru caur koka vainagam. Koka vainagā uz lapām arī dzīvo mikroorganismi, un tie arī savā metabolismā var patērēt metānu. Un beigās ir jautājums, vai tas metāns, kas radās stumbrā, beigās nonāca cauri koka vainagam, vai tomēr viņš arī tika tur apēsts pa ceļam. Tas ļoti komplicēts šī pilnais cikls un pilnā sistēma. Un noteikti nedrīkstētu skatīties uz kādu vienu komponentu un vienu gāzi atsevišķi un izraust no kopējā konteksta. Jāskatās pilnā bilde. Jā, tāpēc iespējams pārmērīgs tas uzsvars. Līdzinājās dažādās diskusijās, piemēram, politikā ļoti daudz runā. Jā, organiska augsne ir liels avots, jo ir mums liels patreizējais tas emisiju faktors un daudz mums tās platības ir, un tāpēc mums sanāk un tad fokusējās uz organisko augsni. Bet ir jāstāsta kompleksāk, kas notiek kontekstā ar šo augsni, kas šajā augsnē aug un kā mēs to izmantojam. Vai mēs tajā augsnē nodarbojamies ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un tam līdzīgi, vai mēs tur regulējam gruntsūdens līmeni vai neregulējam, jo tam būs šī ietekme uz emisijām. Un vēl jāņem vērā, kas ir būtiski, ka bieži vien tām ietekmēm ir pretēji efekti. Piemēram, mēs varam celt gruntsūdens līmeni, bet jāskatās, ka iznākums var būt vienai gāzei jau uz pozitīvo pusi, otrai gāzei uz negatīvo pusi. Tāpat arī piesaistēm. Tās iespējas rodās, jā, kad ekosistēma bez cilvēka pati tik labi ir mācējusi iztikt, tāpēc, ka viņai ir šie pašregulējošie mehānismi. Vienmēr kaut ko dara tā, lai beigās būtu līdzsvarā. Jo tajā brīdī, piemēram, jā, mēs tagad, ja pievēršamies gruntsūdens līmeņa regulācijai, pazemās gruntsūdens līmenis tad veicinās mineralizācijas procesus, kad organiskā viela sadalīsies ātrāk un tad nonāks atmosfērā ogles CO2 formā. Bet pretējā procesā, ja mums ir atkal augsts gruntsūdens līmenis, tad šis process mazinās, bet veidojās atkal to mikroorganismu kultūras, kas anaerobā vidē, kur skābeklis nepiekļūst, oglekļa, tad ražo šo metānu ar lielāku klimata ietekmi. Jā, tad jāatcerās, ka globālais sasilšanas potenciāls metānam mums bija 28 reizes lielāks nekā CO2. Tad šis aspekts arī jāņem vērā. Jā, un jāstāsta nevis tā situācija, kas ir rezultatīvā, kāda ir tās emisijas tieši konkrētajā brīdī, bet pret alternatīvu scenāriju, kas būtu, ja mēs to nebūtu darījuši. Piemēram, tad beigās tā neto ietekme salīdzinot situāciju pirms un pēc bija uzlabojās vai pasliktinājās, un tas arī jāņem vērā, jo mums jau tas ir tāpatās kā ar koksni, kad sega inventarizācija neinteresē koksnes uzkrājums kā tāds, viņai interesē koksnes uzkrājuma izmaiņas. Tas pats arī jāstāsta klimata kontekstā, kas notiek mainot zemes lietošanas veidu un prakses,
dažādas apsaimniekošanas veidiem, kāda tam ir ietekme uz klimatu. Mums patiesībā interesē nevis kādas ir emisijas, bet kādu ietekmi atstāja mūsu dažādi pasākumi. Un līdz ar to ir jāvērtē par tādu bāzes līmeni, par references scenārijiem, vai ar saviem pasākumiem mēs uzlabojam situāciju vai pasliktinām klimata kontekstā. Un tas ir tas, ko būtībā SEG inventarizācijā arī grib noskaidrot. Nevis tās emisijas, kādas viņas ir, bet antropogēno cilvēku ietekmi, ko mēs panākam ar savu darbību. Paldies par šo skaidrojošo un izzinošo raidījumu. Man pašam bija ļoti interesanti ar jums šodien tikties un sarunāties priekš sevis. Es piezīmēju tās galvenās atziņas, ka mums ir svarīgi turpināt ne tikai meža, bet vispār zemes ilgspējīgu apsaimniekošanu un censties ikdienā izmantot šos koknes produktus ar vien vairāk. Paldies par sarunu! Paldies! Paldies! Jā.